ar MMA cimdiem, bet, kā jau es minēju, satraumējās Dainis Zaģers un bija jāmeklē aizvietotājs šim spēcīgajam vīram, un tāds tika atrasts Kristapa Zuša personā. Kristaps Zuts tādā neierastā amploā, viņš noskūsis ir savu bārdu, viņš noskūva pēc cīņas Taisons Jurijas Francis Nganu, viņš teica, ja pēc uzvaras Taisons Jurijas nedziedās, viņš parasti dzied pēc uzvarām, tad es noskūšu bārdu. Nedziedāju, šajā reizē nedziedāju Taisons Jurijas, un Zutim bija jāpild savus solījums. Spēcīgi trāpījumi izdara Kristaps Zuts. Kas tur bija? Tur īsti nekas tāds nebija, bet Igors Pavlovs uzskatīja, ka cīņa ir jāapstādina. Protams, es saprotu skatītājs, viņi nav īpaši apmierināti. Man liekas, ka nekas tāds nebija, lai vajadzētu šo cīņu apstādināt. Bet atgādinu to, ko es jau iepriekš teicu. Tiesneši ringā ir tādēļ, lai skatītos, lai kāds negūtu smags savainojums, un tiesnesis ir atbildīgs tiešā nozīmē par abiem sportistiem. Skatēja ļoti neapmierināti, un izskatās, ka Kristaps Zuts iet skaidoties pie galvenā tiesneša, tur arī blakus ir arī Edgars Pūriņš, kurš arī noskaidrot, kāpēc, bet jāsaprot ir viena lieta, ja tiesnesis ir pieņēmis lēmumu apstādināt, viņš savu lēmumu vairs nedrīkst mainīt. Tā kā viens ir skaidrs, lai arī skatītāji un varbūt paši sportisti gribu turpināt cīņu, tas nozīmē, ka cīņa tiks turpināt. Cilvēki jākliedz turpināt, bet, kā jau es teicu, noteikti nepieļauj šādu notikumu attīstību. Es saku, tu esi gatavs turpināt? Protams, bet, kā jau es teicu, lai arī sportisti ir gatavi turpināt, tiesas vairs nedrīkst mainīt savu nostāju. Viņš ir pieņēmis lēmumu, līdz ar to rezultāts ir stājies spēkā. Viss tur, skatītāju neapmierinātības absolūti saprotu, bet noteikumi ir noteikumi. Zuts arī neizskatās pēc sevis ļoti apmierināts ar šādu uzvaru, jo viņš nopietni gatavojas šim iznācienam. Viņš gribēja izdarīt visu iespējamo, lai... šī ir laikam viena no tām uzvarām, kurā Zuts tā nepriecājās, bet uzvaru šeit viņš nav ne pie kā vainīgs. Tomēr viņš negrib dot mikrofonu. Zuts ir kaut ko neapmierināts. Visiem tiem, ko tur ujina, pie Eisaka varēja pieteikties pretinieks. Neviens nepieteicās. Tagad jūs varat paujināt viens otram tajā vietā, kur saule neiespīd, un mošs nākošu gadu kāds pieteiksies. Paldies visiem maniem atbalstītājiem! Nav noslēgts.